Uzķēršam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdīju anatomija. Divus gadus par notikumiem Ukrainā Latvijas radio ēterā ziņo Indra Sprance. Savukārt podkāstā Drošinātājs Dīvs Reiznieks ar kolēģiem analizē ģeopolitisko situāciju un sarunājas ar visdažādākajiem Ukrainas cilvēkiem. Sarunā ar abiem žurnālistiem šonedēļ mēdīju anatomijā spriedīsim par žurnālistu darbu, atspoguļojot ziņas no Ukrainas. Raidījumu veidoju es, Zane Ozoliņa, un sarunu sākām ar atmiņām par dienu, kad Krievija iebruka Ukrainā. Ļoti labi atceros mūsu redakcijas sapulci, toreiz atvērtajiem failiem. Mēs spriedām, ko tad darīt, un es teicu, ka kādam ir jābrauc uz turieni. Un aizrunājāmies tik tālu, ka brauc es. Nākamajā vai aiznākamajā dienā uzreiz. Tā īsti nebija gatava. Un 27. februārī es arī iebraucu Ukrainā. Vai tu atminies to pirmo reportāžu vai telefonu sarunu? Jā, es ļoti labi atceros. Es atceros visas intervijas, es atceros tās sajūtas, ka tu pat nevarēji telefonu izvilkt uz ielas ārā, jo tā spriedze bija ļoti liela. Un atceros visus raudošos cilvēkus, jo visi, kurus tu intervēji, vienā brīdī sāk raudāt, vienalga sieviete vai vīrietis. Atceros to ļoti neumilīgo sajūtu, Novgorod-Volīnskā pagrabā, viesnīcas pagrabā, kur sēdējām kopā ar poļu žurnālistiem un dažiem no viesnīcas cilvēkiem, kas bija tā kā no Kīivas izbraukuši, paspējuši. Tieši to brīdi bija bažas par to, kāda situācija varētu notikt atomelektrostacijā. Es atceros to Zelenska uzrunu un to ļoti lielo nedrošību. Atceros arī Ukraiņu vienotību, atceros interviju ar, manuprāt, operu dziedātāju, kas gatavoja karavīriem ēdienu patvērtnē slepenā, kur bija viss, kur bija siltums gultas, saliktas, sanest ēdieni un tie cilvēki, kas bija nolēmuši palikt un cīnīties, tajā skaitā sievietes, visi kaut ko darīja un gatavojās tam, ka varētu būt šis iebrukums. Atceros, kā viņi gatavoja tos molotovu kokteļus, kā rādīja man visdažādākās dzērienu pudeles ar tiem aizbāztajiem korķiem. Tādas ļoti spilgtas atmiņas. Kā tev, Dīv, tu šobrīd ziņo savukārt no attāluma, veido drošinātāju kopā ar kolēģiem? Vai tu atceries žurnālista sajūtas, kad sākās pilna mēroga karš? Tāpēc es tagad intereses pēc paskatos savā Twitterī, ko es esmu tur rakstījis, bet jā, es skatos 23. februārī, timelines mans pilns ir. Tobrīd es nebiju pie viena mēdīja piesaistīts tieši kā ziņotājs par Ukrainu vai par Krieviju vai jau kā tam līdzīgi. Es esmu brīvmākslinieks šobrīd, jā. Bet man šī te personīgā interese ir. Es, protams, vienkārši savā Twitter privātajā kontā dalījos ar ziņām, dalījos ar iespaidiem un tā tālāk. Protams, ka man viss šīs te sajūtas līdzīgas kā visiem pārējiem, ka tev liekas, ka nevar būt, bet tu redzi, ok, ir. Un es vienkārši tobrīd, man liekas, atkal jau ziņoju vienkārši saviem Twitter sekotājiem, manuprāt, svarīgākās lietas. Un savukārt, to laikam es nevaru stāstīt, bet tajā dienā piezvadīja Panorāmas producenti un prasīja, vai tu gribi uzrakstīt ziņas rakstīt ziņas par to, kas notiek Ukrainā. Tā kā es zinu, ka, es neesmu pirmo dienu ar pīpu uz jumta, es zinu, ka, ja es padošu mazo pirkstiņu, man sagrābs visu roku, un tad man vispār nekam citam vairs laika neatliks. Un tas bija tāds garām skrienošs zvans un neizklausījās īpaši nopietni. Es teicu, ka nē, droši vien. Vienkārši tā iet un kaut kādas ziņas rakstīt vai atreferēt kaut ko, to es varu darīt arī pats privāti, un to es arī darīju pats privāti pārsvarā caur Twitter. Bet tā viena lieta, kas man bija uzreiz skaidra, teiksim tā nevis uzreiz, bet pirmajās 2 dienās, uz ko es gaidīju, to, kas notiks 25. februāra rītā Krievijā, ielās. Izies cilvēki vai neizies? Man liekas, ja izietu miljoni, lietas varbūt būtu citādāk. Neizgāja. Bet drošinātājs notika
atkal jau Latvijas radio iniciatīvas rezultātā Anita Brauna man uzrunāja Tāli Eipuru, ka mums vajadzētu kaut ko. Bija, protams, baža, ka vai neizskatīsies dīvaini, ka mēs tur pusgadu pēc kara sākuma tikai tagad kaut ko sākam speciāli taisīt, un tad galā domājam, ka labāk daram kaut ko nekā nedaram. Tas bija nopietnas piedāvājums, tāpēc es arī labprāt atsaucos. Tagad tad ir tā, ka Indra, tu jau esi ar nelieliem pārtraukumiem, bet 2 gadus būtībā tu esi Kijevā. Un tā tad Indra Latvijas radio ziņo no Kijevas un arī izbraucot, veidojot reportāžu ārpus Kijevas, Ukrainā. Plus katru nedēļu jau ēterā klausāms podcasts raidījumu par raidījumu kļuvis drošinātājs. Kā jūs varētu raksturot tās sajūtas, kā attieksme jūsu pašu žurnālistu darbā ir mainījusies pret notiekošo šo 2 gadu laikā, kā tās emociju gradācijas ir notikušas un arī profesionālās izmaiņas? Nekad nebija domājis, ka es būšu žurnālists, kara plosītā valstī. Nekad neesmu par to sapņojis, nekad kaut ko tādu gribējusi. Tā vienkārši sanāca. Un arī, ja mēs skatāmies kaut kādu pirmo braucienu, pēc pāris nedēļām otrais, tas sākums bija tāds, ka es braucu pa nedēļām, pa 2 nedēļām, tad atpakaļ Latvijā un gatavoju sižetus. Tā apmēram pusgadu līdz 22. gada nogalē, kad es pilnībā pārvācos uz Ukrainu, un tad es biju tikai atvaļinājumā Latvijā. Pēc atvaļinājuma atgriezos atkal Ukrainā, un šobrīd arī esmu pastāvīgi visu laiku strādāju no šejienes. Droši vien, ka esmu pati mainījusies, jo visu laiku kaut kā man pārliekās tās robežas, ko es varu un ko es nevaru, jo es atceros, kā pēc pirmajiem, man liekas, 2 braucieniem bija tāda sajūta, ka es tam neesmu piemērot. Man arī nebija uz to brīdi nekādas apmācības, vispār nekādas. Man tas ir arī pārāk smagi emocionāli un vispārējais, bet kaut kā tu katru reizi izēj tam procesam cauri un paiet laiciņš, un tu atkal saproti, ka tas ir jādara. Laikam tas būtiskākais, kas man ir bijis tādā milzīga vilšanās starptautisko lietu kārtībā par to, ka starptautiskās lielvaras var nodrošināt mieru pasaulē, ka ir spēkā kaut kādas vienošanās. Ja mēs atceramies laikā, kad Ukraina atbruņojās, tad bija šie solījumi par drošību, kas visi izrādās ir izkūpējuši pēc kaut kāda laiciņa. Tagad, redzot uz nespēju laicīgi un nepieciešamā apjomā Ukrainai piegādāt ieročus, ir tie jautājumi par to, cik ļoti mēs varam paļauties uz starptautiskiem partneriem, vispār uz kaut kādiem lielvaru solījumiem par drošību, cik tie ir vērti, un vai kaut kādā brīdī vienīgais, kas neglābj, ir pašas tautas spēja vienoties bez maz vai nagiem un zobiem aizstāvēt sevi un savu valsti. Neviens jau neticēja, ka viņi noturēsies. Ir jau 2. gads ir pienācis. Atklājums man ir šī vilšanās. Nav nekādas iespējas saukt pie atbildības agresoru valsti, ka ir 21. gadsimtā kāda valsts var brīvi ieiet citā valstī, ka katru dienu raidīt raķetes pa dzīvojamajām mājām, slaktēt civiliedzīvotājs, un tas viss turpinās tādā tiešraidē jau 2 gadus, un neviens nespēja to apturēt. Un tas ir tāds mans lielākais atklājums. Kā tev, Dīva? Tu cerēji uz tiem miljoniem Krievijā? Jā, principā visam, ko Indra teica, es parakstos apakšā arī. Racionāli nav arī tas, ko mēs redzam šobrīd Amerikā, kad šīs te iekšpolitiskās cīņas ir aizgājušas līdz tādai neloģikai. Maticeļs stāvus. Jā, Amerika sagādā ļoti daudz ieročus Ukrainai, bet tiek pasniegts tā, ka mēs sūtam nezinu cik miljārdus uz Ukrainu, Ukraina ļoti korumpēta, nezinu kur pazūd, kur vēl villas kaut kādas parādās, kas ir pilnīgi faktos nepamatot vēstījumi, un fakts kā tāds ir, ka tā absolūti lielākā naudas daļa, ko Amerika it kā tērē Ukrainai, nonāk pašā Amerikā, nonāk Amerikas vidienē, kur ir šīs te ieroču ražotnes un tā tālāk un tā joprojām. Tas pats ir par
ar kaut kādām kaujas tehnikām, kas citādi tiktu norakstītas. Te nav tēriņi. Viņiem nav jātērē nauda, lai iznīcinātu. Viņi vienkārši var aizsūtīt uz Ukrainu. Ja mēs zinām, ja būtu apņemšanās rietumu pasaulē pabeigt karu, viņi varētu to izdarīt 2 dienu laikā. Attiecīgi aizsūtot lidmašīnas, kur vajag, raķetes, kur vajag un tā tālāk. Protams, ka ir šie te kodoli, draudi un tam līdzīgi, bet mēs arī esam redzējuši Krieviju. Viņi draud, un tās sarkanās līnijas visu laiku ir, bet ja viņi tiek pārkāpts, nekad tas nekas tam neseko. Šis ir tas, ka, zini kā ir, ja tu mēģini visam, kas notiek, pieiet ļoti racionāli un saprast un mēģināt izsvērt, tu sajūti prātā. Līdz ar to es varbūt sevi neapgrūtinu ar šo sevi katru dienu, jo tad tiešām tev liekas, ko mēs te vispār darām, kāda dzīvē ir jēga un šaujamies nost. Mēs te pirms pāris nedēļām šajā raidījumā runājām ar Reuters pētnieku, kurš saka, ka nogurums no Ukrainas ziņām ir īpaši vērojams, jo tuvāk Ukrainai, jo lielāks nogurums. Tajā pašā laikā ir cits Eirobarometru pētījums, kas saka, ka Latvijas iedzīvotāji visvairāk viņiem interesē tieši ziņas par Ukrainu, par karu. Bet kā jūs jūtat, vai pirmkārt jums pašiem iestājas nogurums no ziņām par Ukrainu, un otrkārt, kā jūs sajūtat to patērētāju, klausītāju, kam jums nododat vēstījumu vai redakciju sapulču noskaņojumu, vai jūs savā darbā jūtat nogurumu no ziņām par Ukrainu? Pirms Indra atbild, es teikšu, Indra, tas jau tev nav ziņas par notikumiem Ukrainā, tā ir tava dzīve šobrīd, vai ne? Tieši tā, es ar to arī gribēju sākt, ka es esmu iekšā. Šodien arī no rīta bija uzbrukums neliels. Es dzirdēju to blīkšķi man aiz loga. Respektīvi, es esmu tajā vidē, un tas ir daudz savādāk, kad tu esi te iekšā. Nevis, ka tu no Latvijas ziņo par to. Par to nogurumu te ir tā ļoti divējādi, jo taisnība ir, ka daļa Ukrainas sabiedrības ir pa šiem 2 gadiem ir ļoti pielāgojušies šiem kara apstākļiem. Daļa no viņiem dzīvo diezgan, var teikt, tālu no kara, nevis kilometru izteiksmē, bet ar tādu sajūtu, ka viņus tas ļoti maz skar. Un vienlaikus ir daļa sabiedrības, piemēram, katru svētdienu, jau man liekas, ka te Kīivas ielās iznāk karavīru mātes un sievas ar bērniņiem, kas prasa kaut kādu godīgu noregulējumu, jo tie ir daudz no šiem cilvēkiem, kas paši pieteicās, nevis tika iesaukti armijā, viņi aizgāja kā pirmie, un viņi jau tur ir 2 gadus, un viņiem šobrīd nav likumīga iespēja pārtraukt vai vismaz uz kādu laiku atgriezties mājās. Viena sabiedrības daļa uz saviem pleciem iznes to kara ikdienu ļoti smagā formā, un ir daļa sabiedrības, kuras es arī redzu, ka patiešām dzīvo tā, kā tas karš nebūtu, vai viņš būtu kaut kur ļoti tālu. Tie uzbrukumi ir tāda pilnīgi normāla parādība gandrīz vai. Bet kāda ir tā iekšējā arī radio diskusija, vai ir mainījies, piemēram, no rīta, es nezinu, vai tu piedalies ziņu dienas sapulcēs, vai arī tu vienkārši saņem ziņas par to, ka Indra, mēs tev šodien gribam zvanīt, tāpēc ka? Radio ņem pretī un grib visu, ko es varu sagatavot. Tas ir jautājums par manām spējām, cik es fiziski varu izdarīt. Indra, redz, tas, ko mēs runājām, ka tev tās nav ziņas, tā ir tava dzīve šobrīd. Tu runāji par 2 gadiem frontē, cilvēku, kur iznes šo visu, bet tu jau arī 2 gadus esi nosacīti frontē. Tev neprasās rotācija, kā žurnālistei, tīri kā profesionālai žurnālistei. Es esmu domājis par to, kā saglabāt savu veselību, arī psiholoģisko veselību visā šajā. Un es pie tā rūpīgi piestrādāju, lai atslēgtos, bet mums šobrīd nav tāda ideāla varianta. Mums nav komanda, mums nav, kas te mani nomainītu. Un mans uzskats ir, ka Latvijas radio, man vispār šķiet jebkuram sevi cienošam medijam, šobrīd ir jātur korespondents Ukrainā. Diemžēl Latvijas radio īsti nav cilvēku, kas vēl varētu braukt vismaz
droši vien arī resursi nav tik lieli. Un, līdz ar to tā situācija ir tāda, ka es šobrīd esmu un es mēģinu izdarīt tik, cik es varu izdarīt. Un tiklīdz tas būs tā sajūta, ka ir pa daudz, tad noteikti es kaut ko rīkošos. Un es teikšu, ja būs tā, ka es vairs nevaru izturēt, noteikti braukšu mājās, bet pagaidām es tieku galā. Un tā apņemšanās ir, ka vismaz šogad es vēl šeit strādāju, tā kā par tālāko es domāšu, jo tas, protams, nav viegli. Un tad ir tas stāsts arī ļoti līdzībās, kā es no sākuma, kad braucu uz Ukrainu, pēc, man liekas, pirmās vai otrās reizes, otrā reizē, kad es tiku iekšā Bučā, Irpiņā, Borodjankā, tās bija pirmās dienas, kad šīs pilsētiņas tika atvērtas, kad tur vēl līķi bija uz ielām, kad tie cilvēki iznāca no pagrabiem, kad es viņus intervēju. Un es vēl atceros, vēl Covid tur noķēra, no tie cilvēki arī slimi bija. Pēc tās reizes man likās, ka es vairāk nevarēšu. Es neesmu tam radīta. Un arī redzēt cilvēkus beigtus, sašautus zilus, līķus un vispārējo, tas bija. Bet kaut kādā brīdī tu aizbrauc mājās, tu uztaisi tos stāstus, tu izej cauri tam visam emocionāli un paliek vieglāk, un tu kā atjaunojies un atkal var pie tā atgriezties. Un manā gadījumā ļoti īpaši, jo es tomēr esmu šeit viens cilvēks, un tas tā nav tipiski žurnālistiem, kas šeit strādā. Viņi brauc ar savu komandu vai uz vietas mēģina nofraktēt. Ja tur ir fikseris, tur ir cilvēks, kas domā par drošību vispārējo, ja, tad es tomēr esmu te viena, un cik var, es mēģinu visu to lauku nosegt, arī domājot par drošības lietām, bet kaut kur tā sajūta, ka no savas raķetes neaizbēgs, tad tā dod to mieru sajūtu. Patiešām mazliet viņi ir, jā. Un līdz ar to, es ceru, ka šādā veidā es palīdzu noturēt uzmanību Ukrainas saturam arī 2. gadā. Kā tev, Dīvi, vai jums kādreiz rodas grūtības vai sazvanīt kādu nākamajam drošinātājam? Tas, ka mēs ar Indru esam vienā podkastā, tas vien jau man šķiet negodīgi pret Indru, tāpēc, ka es galīgi nejūtos tā, ka mēs būtu vienā laivā no tāda aspekta, no tā ieguldītā darba vai bīstamības vai tam līdzīgi. Tāpēc skaidrs, ka Latvijas radio un sabiedriskajiem mēdījiem kā tādiem ir jābūt Kīvā vai Ukrainā pārstāvētiem pastāvīgi ar saviem cilvēkiem nenoliedzami. Tur ir jābūt klāt mūsu žurnālistiem, kas var izprast mūsu intereses, kontekstus un tam līdzīgi. Tas, ka tur ir viena pati Indra un neviens cits neraujas viņas vietā, tas ir nedaudz noziedzīgi uzkraut uz viena cilvēka pleciem šādu te atbildību, un es ceru, ka Indra ir vislabāk apmaksātais Latvijas žurnālists. Neielīdīsim detaļās, bet tā ir mana cerība. Ja tā nav, tad ir pilnīgi skaidrs, kāpēc varbūt nestāv rinda citu cilvēku, kas gribētu ieņemt Indras vietu. Bet ja atbild uz tavu jautājumu par šīm te idejām, kur smelties stāstus. No vienas puses tās nāk pašas par sevi, mēs skatāmies, kas ir šobrīd aktuāls. Drošinātājā vispār sākumā mums bija skaidrs, ka kaut kas ir vajadzīgs katru nedēļu, bet uzreiz varbūt nebija skaidrs tas fokus. Bet ja tev ir skaidrs fokus pašam priekš sevis, kā tu to gribi pasniegt vai ko tu gribi pateikt, tad gan vieglāk pašam strādāt, gan arī klausītājiem ir skaidrāks, ko no tevis sagaidīt, kā podkāstu šajā gadījumā. Un tad mēs priekš sevis nolēmām, principā mūsu galvenais mērķis ir stāstīt šos te cilvēciskos stāstus, cilvēciskās pieredzes, lai cilvēki šeit Latvijā, klausītāji, lasītāji, var uzzināt šo cilvēcisko pieredzi. Kara sākumā tu apkopoji informāciju par pasaules mēdījiem, kas ziņo, vai Ukrainas mēdījiem. Tu savukārt, Indra, arī minēja, ka daudz rietumvalstu mediji strādā lielā komandā. Viņiem ir fikseri, viņiem ir palīgi, viņiem ir drošības eksperti. Jūs, it sevišķi tu, Indra, esot notikumu epicentrā, bet paskatoties ik pa laikam, ko citi mediji ziņo, kā atšķiras tas, kā Latvija ziņo par notikumiem Ukrainā tagad 2 gadus jau pēc kara sākuma, un kā ziņo milži etaloni lielie pasaules mediji, rietumvalstu mediji?
sajūta līmenī tieši kopš pērnā gada oktobra, kad sākās Izraēla, ir jūtams tāds pamatīgs atslābums. Agrāk visu laiku, vienalga vai tomēr no Ukrainas pilsētām bija vairāk vai mazāk kāds cilvēks. Tad bija tās tiešraides sazināšanās, tad tagad tādā sajūta līmenī, bet es saku, es nepretendēju, es neesmu veikuši šādu analīzi, bet tas ir tas, ko es esmu pamanījis, ka viņu ir mazāk, un nesen arī apmeklēju vienu sapulci, kas bija vietējiem žurnālistiem un arī fikseriem ar armiju par to, kā turpmāk strādāt. Tad tur arī izskanēja tādi komentāri, ka varbūt arī tas, cik ļoti kādas ir drošības prasības šeit Ukrainā uz vietas, ka tas arī ārvalstu mēdījus drusku ir nokaitinājuši šīs pašas komandas, kas dodās un nevar sasniegt savu mērķi, jo tur nav attiecīgā zīmoga vai tur visādi te iekšēji tādas lietas, ko grūti iedomāties no ārpuses. Un kad tas arī varbūt ir kaut kādā veidā veicinājis to, ka viņi ir īpaši pēdējā laikā mazāk šeit un mazāk ziņo. Starp citu, Indru, vai Kīvā pastāvīgi ir arī Lietuvas, Igaunijas radio cilvēki vai kādi slovēņi, slovāki, kādi mazās valsts? Ir dažas komandas, kuras es zinu. Es biju uz prezidenta Zelenska noslēguma preses konferenci. Tur bija starptautiskie mediji, bet man nav informācijas, cik viņi ir tādi, kas uz vietas visu laiku sēž. Bija sajūta, ka te bija vairāk tādi cilvēki, ar kuriem viņi sadarbojas uz vietas, kaut kādi, kas viņiem palīdz šo saturu šeit saražot. Tādas, kuri visu laiku regulāri te ir uz vietas, es pat ne. Ir freelanceri daudz. Kad gāja bojā Latvijas karavīrs un vienlaikus tur bija arī igauņu kareivis, tad es satiku Delfi, Igaunijas žurnālistu, bet viņš bija atbraucis tieši uz to notikumu šeit izvadīšanu Kijevā. Jā. Bet tā, ka ir uz vietas, tas, ko es esmu pamanījis, ka viņi šeit lielie mēdī, viņi atbrauc, viņi pastrādā, viņi brauc atpakaļ, bet tā, ka visu laiku uz vietas tiešām. Jo, vēlreiz viņiem patiešām ir ļoti nopietnas komandas, un tās ir lielas izmaksas mēdījiem turēt šeit tādu komandu visu laiku uz vietas. Es vienkārši domāju, ka ja tur būtu leiši igauņi uz vietas pastāvīgi, tie jūs varētu vismaz kaut kādu baltiešu žurnālistu klubiņu uztaisīt un atbalstīt viens otru. Un tā. Jā, nav. Es neesmu neko tādu pamanījis. Esmu satiku vienu igauni, bet tas bija tikai vienā pasākumā. Kā jums abiem ir, tad, kad tas otrs cilvēks uzzina, ka jūs no Rīgas, jūs no Latvijas, vai joprojām ir tas, tad mēs ļoti novērtējam jūsu palīdzību un, protams, ka runāsim, vai tas nav zudis. Man tā ir. Tas ir jebkurā vietā, kur es esmu, vai tā ir galvaspilsēta, vai Donbasā, vai vienalga, kurā vietā, kad tu esi, kad pasaka no Latvijas, tad cilvēki tiešām atplaukst smaidā un izstāst visu. Pat atceros, bija Izjumā šķiet, vai Balaklijā, tikko atbrīvotajās, kas tika pagājušā gadā atbrīvotas. Es tur biju, man liekas, 2 nedēļas pēc tam. Tad bija sieviete, kas bija spīdzināta, un viņa no sākuma negribēja runāt vispār. Bet tad tas otrs cilvēks teica, ka es no Latvijas. No Latvijas. Man tur māsītes tur dzīvo. Tad labi, no Latvijas. Un vēl atļauju, lai viņi nofotografē. Savukārt, ja mēs runājam par komunikāciju ar valsts iestādēm, pirmkārt karš, viņiem droši vien ir citas lietas svarīgākas. Otrkārt, viņiem drusku diezgan pamatīgi joprojām atšķirās veidi, kā viņi komunicē ar sabiedrību. Un te gan ir grūtāk. Tas, ka tu kā Latvijas žurnālists aizsūti jautājums, nenozīmē, ka tu dabūsi atbildes. Vai arī dabūsi tādā formā, kā tu to gribētu. Kā tev šķiet normāli, kā tas būtu Latvijā. Ja? Bet tev divi no savas puses ir ko piebilst? Tā kā mēs runājam pārsvarā ar šiem te nosacīti pēdiņās parastajiem cilvēkiem, tad tā attieksme ir 100% pozitīva pret Latviju. Un es paskatījos Facebookā, man atbildi kāda ir. Es nolasīšu pirmo rindkopu atbildes. Labvakar, paldies, ka atspoguļojat karu Ukrainā. Jūsu atbalsts mums ir ārkārtīgi svarīgs. Viņi zin Latviju, viņi zin,
ka Latvija palīdz, viņi zina, cik daudz Latvija palīdz attiecīgi pret mūsu iespējām, un ir pilnīgi skaidrs, ka pēc kara beigām Ukraina būs tā valsts, kur latviešiem ir jābrauc, jo pirmkārt tā mēs varēsim turpināt viņus atbalstīt, otrkārt mēs saņemsim tur, mana sajūta šeit no Latvijas, runājot ar cilvēkiem Ukrainā. Tā attieksme pret latviešiem tur būs ļoti laba. Kaut ko nogurt, pagurt. Protams, ka mēs varam, bet mēs nedrīkstam aizmirst, un mums ir jāturpina sekot līdzi un jātur īkšķi, lai viss izdodās, un savukārt lēmumu pieņēmējiem ir jāpieņem lēmumu, kas palīdz Ukrainai uzvarēt. Dzirdējāt sarunu ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Spranci un raidījuma drošinātājs autoru Dīvu Reiznieku. Mēdīju anatomiju veidoja Zane Ozoliņa un Reinis Budze. Uzķēršam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdīju anatomija.